Pie Valtaiķu baznīcas Laidu pagastā rit pēdējie labiekārtošanas darbi. Celiņu, kas ved uzkalnā uz baznīcu, nosēdz bruģis. Baznīcas durvju priekšas laukumiņam gan bruģi ieklāšanai līdzekļu nav pieticis, tāpēc gan te, gan celiņš ap baznīcu noklāts ar akmeņu šķembām. Baznīcas pērmenderis atceras, ka šādiem darbiem līdzekļus jau centies piesaistīt 2003. gadā, bet tas nav izdevies. Pavasarī līdz potītēm tad strīgi iekšā. Man bija laipas jāliek. Jūs saprotat, ko tas nozīmē? Nu kā tad ienāk cilvēks, man jānes te laipas salikt, lai vienā normāli cilvēki iekšā, vai ne? Baznīcā, lūk, tā tas ir šita vēl, un otrā galā tāpat bija. Paldies šiem vīriem, paldies Dievam, ka tas viss tiks pabeigts. Lai Laidu pagasta Valtaiķos bagātinātu sabiedrisko dzīvi ar dažādiem pasākumiem, ar savu entuziasmu te nereizi vien iesaistījusies vietējo zemnieku podnieku ģimene. Viņi arī šī gada lieldienās sarīkoja labdarības pasākumu, lai vāktu līdzekļus dievnama apkārtnes labiekārtošanai, tad saziedot nepilni 700 eiro, vēl 600 iegūts startējot Kuldīgas nodu pašvaldības projektu konkursā Darīsim paši. Jānis Podnieks priecīgs, ka ar tehniku un darba spēku atbalstījusi arī Laidu pagasta pārvalde, jo ar savas ģimenes rokām un zemnieku saimniecības transportu vien būtu par maz. Par cik šis ir kultūra vēsturiskais piemineklis, tad mums neļāva. Pirmo mēs iesniedzām parasto bruģi. To mums kultūra vēsturiskā pieminekļa inspekcija noraidīja, un tad mēs uzrakstījām klinkeru bruģi. To mums atļāva. Šis bija stipri dārgāks. Šobrīd es neaizdraudzēju, bet tas jau neliedz darboties baznīcas vidē. Mēs esam ar zinu šeit laulāti, bērni visi ir svētīti, kristīti. Nu, tāpēc arī tepat vien darbojamies, tāpēc arī, lai būtu mums arī kaut kāds skaistums. Negribas laukus atstāt tukšus, jo tā šeit paliek arvien mazāk cilvēki. Man tāda kā jaunieši šeit principā nav vispār, tāpēc gribās tā kā mazliet atdzīvināt viņus un kaut kā pilnveidot un attīstīt savā ziņā. Tāpēc arī rīkojam visus šos pasākumus, gan Ziemassvētku, gan Lieldienas, lai šeit kaut kas notiktu. Un arī baznīca. Tā ir vērtība, ko nevar pazaudēt. Jānis Podnieks neslēp, ka lielāko daļu laika aizņēmuši dažādi dokumentu saskaņošanas darbi. Savukārt pati labiekārtošana aptuveni 3 nedēļas. Svinīgu pasākumu, kurā ar padarīto varēs iepazīties ik viens, Podnieku ģimene plāno organizēt uz Ziemassvētkiem. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.